Čau visiem! Mūsu projekts jau iet 3,5 mēnešu transformācijas projekts iet. Atkal esam sporta klubā Olimps un šodien mēs mainām mūsu treniņu programmu. Sākam ar Jāni mazliet jaunā etapā ieiet. Ko es varu pateikt uzreiz par programmu? Programma būs vienkāršāka, vingrinājumi nebūs sarežģīti, bet ir daudz dažādu piesitieni, ko mēs esam izmainījuši. Kā piemēram ieviesuši, tas principā esmu ieviesu no savas puses tabatu, ko man patīk taisīt. Redzēsim, vai Jānim tas iepatiksies. Jānis šodien, Jānis saka, viņam nepatīk jau tagad, izdzirdot vien to vārdu, bet no savas puses esmu piemetis tabatu šajā treniņu programmā. Skatīsimies, kā Jānim iet tabatu. Kāpēc tabatu? Tāpēc, ka mēs to aizstāsim ar kardio, lai mums nebūtu ilgas stundas jāpavada uz velo trenažiera, tur stunda pusotra un jādedzina tās kalorijas. Mēs, kā saka, vielmaiņu pātrinām pirms treniņa iesildoties ar tabatu. Tas būs mūsu kardio, jeb HIIT versija, kā daži to pazīst, vienkārši high intensity interval trainings. Un tad mēs ķeramies klāt vienkārši spēka daļai, kurā mēs tautā sakot kačājam jau muskuļus un pataisam Jāni lielāku un lienāku. Tā kā laižam tūlīt trenēties. Otrais iesildošais piegājiens ar 40 kg, 20 atkārtojumi un tad ejam uz svaru augstāk liekam jau. Tā. Pirmais darba piegājiens ar 60 kg, 12 atkārtojumi. Kopā šajā vingrinājumā izpildām 2 iesildošos piegājienus un 4 darba piegājienus. Drošības pēc palīdz jau Jānim, ja nu gadījumā kas. Vēl 3 piegājieni pa 10 atkārtojumiem, un tie mēs jau palielināsim svaru. Tā, spiežam. Kas svarīgi šajā vingrinājumā, šo te vietu cenšamies muguru neatraut no sola un neizliekt tiltiņā, jo tad, principā, mēs mainām vienkārši krūšu kurvu novietojumu, viņš paliek horizontāli grīdai, un incline spiešanas mērķis vienkārši pazūd. Jo vienkārši mums nedarbosies krūšu augšējā daļa, bet atkal tiek iesaistīta apakšējā. Vingrinājums numur 2 incline dumbbell press. Kā pamanījāt, ir otrs vingrinājums ar krūšu augšējā daļai. Kāpēc? Tāpēc, ka principā vairums no džekiem, kas sporto, vienmēr sūdzas par to, ka atpaliek tieši krūšu augšējā daļa. Šeit nav, kā saka, aizpildīts. Tāpēc šajā programmā mēs Jānim vairāk dodam krūšu augšējā daļai vingrinājums. Incline barbell press, dumbbell press, pēc tam būs chest flies, un arī kabeļos pastrādāsim vairāk uz krūšu augšdaļu. Tagad pirmais iesildošais piegājiens 15 reizes. Turam galvu. Vēlams klāt pie sola, jā, neraujam. Otrais piegājiens uz 10 atkārtojumiem un tūlīt 3. un 4. piegājienā redzēsiet vienu no variācijām. Šim te vingrinājumam taisīsim ar šo pašu svaru 10 reizes, tad 10 sekundžu atpūta, kamēr samainam kanteles un ņemsim smagākam kantelēm 5 atkārtojumus. Un tas mums skatīsies kā viens piegājiens. Aiziet. Tā, 3. piegājiens sākam ar to pašu svaru, ko iepriekš, 10 reizes un uzreiz metam smagāk. Šajā gadījumā 28 kg 5 reizes. Tāds variants gandrīz kā dropsets, bet drīzāk šajā gadījumā upsets, jo mēs svaru nevis samazinām, bet palielinām. Jep. Jānis maina kanteles. 5 atkārtojumi ar lielāku svaru šokējam muskuli. Tā, 3. vingrinājums flat dumbbell flies. Pirmie 2 piegājieni pa 15 atkārtojumiem. Lielu svaru neņemam, tīri tā uz pumpingu un maza niansīti, ko Jānis arī tagad dara. Rokas liekot kopā, augšā hanteles saskarās, bet mēs mazliet rokas rotējam uz iekšu. Tā, mazie pirkstiņi rotē uz iekšu. Tādējādi mēs vienkārši koncentrējamies uz krūšu apakšējo, iekšējo daļu. Tieši tur, kur mums ir saulspinums, aizpildam un nodarbinām tieši to daļu.
Pēdējais vingrinājums krūtīm cable flies. Pirmais piegājiens 20 atkārtojumi ar nelielu svaru. Šajā vingrinājumā galvenais ir pumpings, jeb tā sakot vienkārši ar nelielu svaru. Piedzenam krūtis, kas nu vēl ir atlicis, un tad ejam uz triceps tālāk. Tā, otrs piegājiens cable flies. Šeit mēs izpildām tikai 10 atkārtojumus, un Jānis maksimāli lēni laiž atpakaļ kabeļus. Principā kādēļ katrā programmā, ko es pats sev taisu un arī Jānim abās programmās iedevis cable flies, tāpēc tas ir maksimāli pietuvināts brīvajiem svariem. Kabeļi dod to kustības brīvību un atpakaļ laižot mēs jūtam to maksimālo brīvības sajūtu, kas nebūs principā stieņos, stieņu vingrinājumos. Un te Jānis maksimāli lēni laiž atpakaļ, lai muskuli negatīvai fāzē noslogot 10 reizes. Uzlaiž 5. Normālā tempā 15. Ātrāk. Normālā tempā, kā ikdienā taisīt. Piedzenam. Ir, bet 15 dropsets. Triceps extensions ar hantelēm izpildām guļus. Jānis nofiksēja ar otru roku plecu, lai mēs neiesaistam kustībā plecu. Nelielu svaru, atkal 15 atkārtojumi katrai rokai atsevišķi, tīri uz piedzīšanu. Vairs mēs nestrādājām tā sakot masas programmā lieliem svariem. Tīri saudzējam sevi, bet tajā pašā laikā trenējamies. Mainam rokas. Elkonīt augstāk pacel. Jep.